Lauva. Esi sveicināts jau februārī, un skatīsimies, kāds tad būs februāris lauvas zīmē. Šeit ir iespēja dažiem asiem pagriezieniem attiecību jomā, arī tādai dziļi iekšēji pārbūve, ja tev tas interesē, arī to tu vari darīt. Mēs varam teikt, ka lauvām šis mēnesis būs diezgan liktenīgs un intensīvs, jo tiek aktivizētas tādas priekš tevis svarīgas dzīves sfēras, kā arī notiek šis gredzenveida saules aptumsums tavā attiecību sektorā, kas iespējams tavā prātā radīs kaut kādas tādas pārmaiņas. Un iespējams ne tikai prātā, bet arī reālās attiecībās. Tāpēc šeit var būt kaut kādas pārmaiņas jūtams. Un skatīsimies, kas tad pilnmēnesis mums ir lauvā un pašā mēneša sākumā. Un tas ir par tevi pašu, par tavu identitāti, par tavu ķermeni, par tavu pašvērtību, par to, kā citi cilvēki tevi uztver. Un tas, ko tu gribi pats ar sevi pasaulē pateikt. Un tas ir diezgan nozīmīgs brīdis, jo tas ir tāda kulminācija tavā personīgajā dzīvē, tavā kustībā, dzīves ceļā. Te var notikt kaut kas, kas saistīts ar tavu tēlu, ar tavu pašizpausmi, cik tev ir spēka, cik enerģijas, cik drosmes, kā tu mēdz pašapliecināties un kā tu iegūsti pēc iespējas vairāk no dzīves, kā tu vari no tās paņemt. Vai arī tas var būt kaut kā noslēgums. Šeit būs emocijas spēcīgas, visticamāk, tu sajutīsi šo pilnmēnesi, varbūt vairāk nekā citus, bet var tev teikt, ka tas būs diezgan dziedinošs laiks. 4. datumā esi gatavs, ka Urāns ienesīs kaut kādas pārmaiņas tavā profesionālajā sfērā, un tu vari pēkšņi strauji, pat vismaz vienas dienas laikā mainīt savu virzienu. Jo šeit gribēsies brīvība. Var teikt, tas tik ilgi stāvēja uz vietas, tik ilgi nebija nekādas kustības, un tagad pēkšņi enerģija tāda, ka tu esi apzināti un neapzināti gatavs kustībai. Bet es zinu, ka es tev tomēr ieteiktu būt piesardzīgam, jo tāpēc, ka te tā kustība var būt neparedzamā veidā, uz neparedzamu virzienu. Tāpēc pirms tu ļaujies saviem impulsiem, tomēr apdomā. 6. datumā mums tātad var būt sarunas par kopīgiem naudas līdzekļiem, var notikt arī kaut kādi dziļi iekšēji psiholoģiski procesi, varbūt tu analizēsi pats sevi, savus kaut kādus lēmumus, varbūt tev radīsies kādi noslēpumi. Atceries, ka 26. datumā Merkurs kļūs retrogrāds. Un tāpēc no 26. datuma esi gatavs pārskatīt gan savus intīmās dzīves jautājumus, gan savus finanšu un emocionālos jautājumus. Un šeit var atgriezties kaut kādas tēmas, kuras tev šķita, ka tu jau esi noslēdzis, bet tagad atkal pie tām var atgriezties. Varbūt, ka tie ir arī cilvēki. 10. datumā Venēra piedāvās tev dziļu tuvību, arī tev var būt pievilcība, vai tu kādu partneri var uztvert kā ļoti pievilcīgu. Var notikt arī tāda absolūta emocionāla saplūšana ar kādu cilvēku. Un attiecības var kļūt, ja tās ir tādā procesā, tad šeit šīm ir iespēja kļūt intensīvākām, dziļākām, jūtīgākām, tātad attīstīties. 14. datumā mums Saturns ieiet Taunā, un pēc tam 16. tas savienosies ar Neptūnu. Un tas ir ļoti spēcīgs aspekts. Un tev tas iedos tādu jaunu dzīves redzējumu, vai jaunu skatījumu. Varbūt, ka tu pārbūvēsi pat savas dzīves jēgu, varbūt sapņus ielaidīsi savā reālajā teritorijā. Un šis ir tāda ilgtermiņa cikla sākums, kas var būtiski mainīt kādas lauvas, tātad pasaules skatījumu. Un, protams, apskatīsim arī 17. datumu, kad mums ir šis saules aptumsums gredzenveida, un tev tas aktivizē tātad partnerattiecības. Viss, kas saistīts ar tavu laulību, sadarbību, viss kļūst aktuāls. Šeit var ieraudzīt tev vaigā arī savus ienaidniekus, un tāpēc tas ienesīs tādas bezmazliet liktenīgas pārmaiņas attiecību jomā, ja kaut kas tavās attiecībās šķobās, tad esi piesardzīgs. Ja viss ir stabili, tad tu
tu vari tātad nepamanīt, un tas var rāmi aizplūst garām, un uz tevi šajā gadījumā tas var neattiekties. Bet, ja attiecības ir tādas šaubīgas, tad šajā brīdī esi piesardzīgs. Jo šeit var beigties viens cikls un kāds jauns sākties. Jo tas pieprasa līdzsvaru, lai tā nolīdzsvarotu es, mans ego, manas vēlmes, un mēs, es un mans partneris. Ko man tas nozīmē? Tad šie divi vārdi, es un mēs. Kāda nozīme tiem ir manā dzīvē? 18. datumā mums fokus ir tāds saules stars, jo saulē ir zivīs, tātad viņa izgaismos tavu iekšējo spēju dziedināties, kopīgos resursus, un tu arī iekšēji kļūsi ļoti spēcīgs. Pat ja ārēji cilvēki to nepamanīs, iekšēji tev enerģijas būs diezgan, lai darītu tātad tev vajadzīgas lielas lietas. Aspektu tātad, kādi mums vēl te būtiski. Ko mums vēl vajadzētu paturēt prātā noteikti. Mums vajadzētu paturēt prātā, ka 4. datumā mums vajadzētu būt piesardzīgākiem, jā, tad to savu karjeru nosargāt un varbūt kaut kādi pēkšņi pavērsieni šajā mēnesī. Vai nu vadības ierosināti, vai mūsu pašu pieņemti, bet tie lēmumi varbūt negaidīti. Tāpēc, ja tu ilgtermiņā neesi gatavs negaidītiem lēmumiem, esi piesardzīgāks. Jo šeit var arī veidoties konflikts starp darba attiecībām un starp partnerattiecībām. Arī var būt konflikts. Jo Saturns un Neptūns noteikti tev liks pārvērtēt tavus dzīves virzienu, mērķus, jēgu. Un tāpēc vai nu kaut kas tiks pilnīgi atmests, kā nevajadzīgs, vai arī kaut ko tu paņemsi no šīs mēneša kā reāli, ko tu turpini attīstīt. Un kaut kāda liktenīga vai nu līguma pārtraukšana, tas varbūt arī par attiecībām varbūt runa, vai arī saglabāšana. Kaut kāds tāds mirklis diezgan nozīmīgs tev ir. Jaunus ilgtermiņa projektus neieteiktu pēc 26. uzņemties. Un klausies intuīcijā, tā šajā mēnesī var būt stabilāka un loģiskāka par pašu loģiku. Un naudu tu vari iegūt arī ar partneru atbalstu. Šeit var būt arī neparedzēti ienākumi un izdevumi šajā mēnesī. Ja ir kaut kādi veci parādi, kaut kāds mantojuma tēmas, vai jūti, ka tev ir liela, tad atdod, un ja ir liela psiholoģiska piesaiste naudai, ja tas ir ārkārtīgi svarīgi, tad arī palaid to vaļā. Retrogrādais Merkūrs brīdina par kļūdām dokumentos, nodokļos. Ja tev ir kaut kādi kredīti vai parādi, tur arī esi piesardzīgs. Pārskati visu. Un neuzņemies riskantas saistības no 17. līdz 28. datumam. Tad, ja tu gribi savas attiecības ar naudu sakārtot un dziedināt, izmanto 22. datumu. Kā jau teicu, attiecība šajā mēnesī mums ir svarīga tēma. Un pilnmēnesis tātad pašā mēneša sākumā saistīts ar tevi pašu. Pēc tam saules aptums mums ar partneri un tevi. Un Venēra mums arī tātad ienes tādu kaisli, kaut kādu jaunu kaut ko varbūt, vai jaunu vecās attiecībās. Un esi piesardzīgs, ka varbūt arī kaut kādas problēmas arī šajā mēnesī. Jo attiecības principā ir centrālā tēma, kā jau teicu, tu šeit vari gan savus ienaidniekus satikt, gan tos cilvēkus. Un pilnmēnesis noteikti izgaismos tavas vajadzības un robežas, un aptums mums nesīšot kaut ko liktenīgu, kāda cilvēka dzīvē. Tātad jaunas attiecības, laulības tēma vai šķiršanās var kļūt aktuāla. Jo šeit var parādīties ļoti spēcīga kaisli, arī greizsirdība vai atkarība, vai kaut kādas ļoti spēcīgas emocijas arī var šajā mēnesī tikt izbaudītas. Tāpēc es ieteiktu runāt godīgi par savām vajadzībām, neuztvert konfliktus kā kaut kā beigas, saproti, ka tā varbūt ir tikai pārstrukturēšanās, pieņem to tā un skaties, kā tu vari pārstrukturēt attiecības. Un skaties, kādus cilvēkus satiec no 12. līdz 17. datumam. Un
jo tu stabilāk un labāk jutīsies emocionāli, jo tev būs labāks veselības stāvoklis. Enerģija var nokrist mēneša vidū. Stress, protams, bojās nervu sistēma, nekas jauns, bet visi labvēlīgi aspekti, par ko mēs teikt runājām, ar Jupiteru sniegs aizsardzību un arī dziedināšanu. Un tā kā mēs varam teikt, ka beigas labas un viss labs, līdz no 16. līdz 27. skaties, lai nav pārslodzes. Šis ir ļoti piemērots mēnesis, lai attīrītos, nodarbotos ar psihoterapiju. Šo mēnesi arī daudzām zīmēm tā ir. Un arī ar meditāciju. Lūk tā. Principā šis ir tāds transformācijas mēnesis. Jā, tāpēc, ja tu labi visu izdarīsi, tu nonāksi jaunā līmenī. Lai viss veiksmīgi. Atā, visu labu!